Esat kādreiz aizdomājušies, cik lielu lomu jūsu dzīvē spēlē liktenis? Nokavēta lidmašīna, mājās aizmirstas atslēgas vai vienkārši krustojumā sagaidīta nākamā zaļā gaisma jūsu dzīvē var ieviest radikālas pārmaiņas. Uzreiz piezvanīju turisma aģentūru un nopirku biļeti vienā virzienā. У моего отца лопнул бизнес, и родители заявили, что они уезжают на Кипр, причем уезжают они типа завтра. Es jau viņai piedāvāju bēgam no valsts. Šajā raidījumā Sergejs Kondrašins uzklausīs 45 dzīves stāstus. Stāsti būs par mīlestību, vilšanos, jaunām iespējām un negaidītiem likteņa pagriezieniem. Divi cilvēki, kas ir no Latvijas, var iepazīties citā valstī. Mums jums arī būtu latvieši, lai mēs varam vismaz sarunāties. Sanāca tā, ka man mīļais cilvēks man piemānīja un Bet galvenais par attiecībām un dabīgu, cilvēcisku nepieciešamību Latviju saukt par savām mājām. gribās mājās vienmēr, nekas nevar būt labāks par dzimteni. И таких людей, как в Латвии, я не знаю других. Интеллигентных, начитанных, образованных. Atgriežoties Latvijā no Bahreinas, es 3 mēnešus nodzīvoju laukos pie mammas, un es sajūtos, man liekas, tikpat labi kā bērnībā. Tā ir tā lieta, ko tu mīli. Tātad tu vari būt laimīgs un tev vairs neko nevajag, izņemot ģimeni.